Ražotāji peļņas vārdā mūs muļķo ar dažādu institūtu un asociāciju garantētu kvalitāti. Un lūk arī Imunologu asociācija, kas pierakstīta Anatomikuma ēkā. Uz vietas nevienu no asociācijas pārstāvjiem satikt neizdodas. To vada medicīnas zinātņu doktora Simona Doniņa. Viņa uzskata, Actimel ir pelnījis asociācijas rekomendāciju. Jāpiebilst, nekādus pētījumus asociācija nav veikusi, vien balstījusies uz ārvalstu kolēģu rakstīto, ko starp citu tai piegādājuši paši produktu izplatītāji. Danone ir vienīgā kompānija, kur ir vērsusies pie mums ar šo savu publicēto rakstu paketi un lūgus viņus caurskatīt. Neviens cits to nav darījis. Cik asociācijai samaksāts par šo rekomendāciju ārste neatklāja, taču arī nenoliedz, ka savs labums no dalības viena produkta reklāmas kampaņā asociācijai ticis. Līdzīgi mums veicis arī pie otriem produkta rekomendētājiem. Uz vietas ir tikai biedrības pārstāvi, un viņa par asociācijas sniegtajām rekomendācijām neko pastāstīt nevar. Visi sarodās tad, kad ir kaut kas notiek vai tā, bet tā jau visi savos ikdienas darbos. Arī pediatru asociācijā ir līdzīgs skaidrojums par to, kā radusies rekomendācija. Paši nekādus pētījumus nav veikuši un nespēja pateikt, vai un kāpēc šis produkts būtu labāks par citiem jogurta dzērieniem. Mēs balstamies ieteikdami to labāko, ko mēs saprotam, uz pasaules pētījumiem. Buļķis gan uzsver, samaksu par asociācijas logo uz produkta viņa neiekasējot. Dīvaini, ka Danone pārstāvja Latvijā gan stāsta ko citu. Mums kā ražotājiem ir jārēķinās ar, ka asociācijas biedri iegulda savu laiku, savu zināšanu šo pētījumu izvērtēšanā, un par šo darbu arī ir jāsamaksā speciālistiem. Interesanti, cik tad īsti maksā asociācijas rekomendācija un kam tikusi ražotāju nauda. Tā pati interesanti, ka Lielbritānijas reklāmas speciālisti ir apšaubījuši Actimel reklāmās apgalvoto, ka produkts stiprina organisma aizsargspējas. Ir iesniegta prasība Eiropas pārtikas kvalitātes uzraudzības dienestā. Tās gala lēmums vēl nav zināms. Lai gan Latvijā neviens vēl nav sūdzējies, ka šī produkta reklāma ir maldinoša, ar asociācijām nesaistīta ārste norāda, arī citos piena produktos atrodas veselīgās pienskābās baktērijas. Ja būtu skaisti noreklamēts kefīrs un viņi pārdotu skaisti noformētās pudelītēs, es domāju, ka māmiņas noteikti izvēlētos arī kefīru, kas pēc būtības satur to pašu, visas labās baktērijas, kas ir nepieciešamas imunitātei. Bet rekomendācijas piešķir arī citas profesionālās apvienības. Šeit Dzirciema ielā jāatrodas Latvijas zobārstu asociācijai. Ejam noskaidrot, kā un kāpēc tapušas zobu pastu rekomendācijas. Katrā ziņā mums ir asociācijas prezidents Dr. Bigestāns, un ar to tad būtu jāsaskaņot. Sazvanot asociācijas prezidentu stomatologu Andri Bīgestānu, mums tiek apsolīta intervija, bet vēlāk asociācijas vadītājs top nesazvanāms. Ir ļoti daudz zobpastas, kas ir labākas Colgate. Turklāt zobārste izskaidro arī citās zobu pastu reklāmās tik pārliecinoši skanošu apgalvojumu. Tur tas pazīmēs tā kā dubultojas visu laiku, jā, tā kā aplikums, zobākmens, tur smaganu problēmas, asiņošana, tas viens un tas pats. Arī solījumam par Holivudas zvaigžņu cienīgu smaidu, tīrot zobus ar vienas firmas pastu, ticēt nevajadzētu. Zobus nevar uztaisīt tādus, ka papīrs baltus ar to baliņošo zobu pastu. Tas nav iespējams, jā, viņam vienkārši noņem to lielo tādu aplikumu, jā, to dzeltenu. Turklāt, kā uzsver ārste, zobu pasta nevar aizstāt regulāru zobārstu apmeklējumu. Bet to, cik ētiski reklāmā solīt neizpildāmo, esot jāvērtē produkta ražotājiem. Garantiju dod ražotājs. Garantiju nevar dot reklāmas seja. Latvijas reklāmas asociācijai pēdējo gadu laikā sadzīves un pārtikas produktu reklāmu ētiskumu bieži nav nācies vērtēt. Gan tāpēc, ka nav konkrētu sūdzību, gan tāpēc, ka lielākā daļa šo reklāmu tapušas ārzemēs. Latvijā tās tikai latviskotas. Reklāmisti atbildību par asociāciju solījumiem neuzņemas. Turklāt arī likums šādas rekomendācijas neaizliedz un nekādus īpašus kritērijus to sniegšanai neizvirza. 2 gadus atpakaļ Latvijā bija diskusija par šo, un bijām pat gatavi to aizliegt, bet tad konstatējām, ka sakarā to, ka kopēja Eiropas likumdošana to atļauj, tad tādā veidā mēs nodarīsim pāri izolēti Latvijas ražotājiem Latvijas teritorijā. Tāpēc ministrs norāda, ka jauni regulējumi attiecībā uz asociāciju ieteikumiem palīdzētu, ja tiktu ieviesti tikai Eiropā kopumā.
garantijas, ka reklāmās solītie brīnumi notiks, mediķu asociācijas nesniedz. Tāpēc, izvēloties produktu, labāk tomēr paļauties uz veselo saprātu, ne skaistiem klipiem.